Bet jautājums jau mums šobrīd ir arī otrs. Vai esošais, jūs lietojat vārdu veiksmīgs, neveiksmīgs, vispār loterijā vairāk tā veiksmi ir, ja? Vai šobrīd ļoti auditējamais pasākums, sākot no uzdevuma došanas, beidzot ar softiem, turpinot ar kaut kādām savietojamībām, ar dzelžiem es nezinu, cik tālu tur viss ir kārtībā. Vai mēs vienkārši sakam, ka viss tas bija labi, kā arhitektūra, un vienkārši tagad turpinam slīpēt kaut kādas detaļas, vai mēģinam kaut ko teikt, kad vai nu cits darītājs būs, vai nu cita arhitektūra kaut kāda ir, ja? Ko ar to? Tas ir pamat jautājums, uz ko mums ir šodien jāatbild, tāpēc, ka vēlēšanas mums tiešām ir mazliet vairāk kā pēc gada. Jums šodien ir atbildi, kamēr jūs esat amatā? Šodien, ja jūs man jautājat šodien, tad es domāju, ka mēs esam izvēles priekšā. Vai nu mēs pasakam jau šodien, ka Saeimas vēlēšanas notiks manuālā veidā, un mēs nekādas sistēmas nelietosim, vai arī mēs lietojam sistēmu, bet ja mēs to lietojam, tad mēs varam tikai strādāt ar to, kas ir, to precizējot, saprotot, kas tur nav bijis pareizs, pilnveidojot un ar to arī darbojoties Saeimas vēlēšanas, jo kaut ko jaunu uztaisīt tagad vairāk mazliet, kā gada laikā, manā ieskatā tas nav reāli.